Viņas klātbūtne Madonas muzejā jūtama joprojām. To izjūt kolēģi, domu biedri, skatītāji. Viņa, māksliniece, grafiķe, ilgadēja Madonas muzeja darbiniece Vita Malniece, kuras dzīves ceļš pirms dažiem mēnešiem tik pēkšņi aprāvās. Palika iesākti darbi, ieceres, domas. Tagad Vitas nozīmīgākie dzīves notikumi un paveiktie darbi apkopoti vērienīgā piemiņas un grafikas izstādē Senāk un tagad. Kā jebkuram cilvēkam. Viņai arī savu personīgā dzīve un tāda ļoti neliela daļiņa mēs te redzam. Bet visvairāk šeit ir viņas tie ikdienas darbi muzejā, jo kaut vai saņemot nelielo reklāmas lapiņu, mēs izlasām informāciju, kas mūs tur interesē, vai ne, un vai mums vizuāli tas saist vai nesaist, vai ne. Bet katrā ziņā, lai tas saistītu vizuāli, par to domāja Vita. Var tikai apbrīnot, kur Vita smēlās spēku un enerģiju vienlaikus strādājot muzejā, kopjot dzimtās mājas, izskrienot orientēšanās takas un, protams, radot ar vien jaunus darbus. Visabrīnojamākais ir liela izmēra, tušas zīmējumi. Godīgi sakot, es nezinu, vai šodien kāds tik ilgstoši strādā tieši veltot tam daudz laiku un domu, jo tas ir ļoti darbietilpīgi. Bet būtiski nav, ka tas ir tāds ilgstoši darīts, bet tā ir ilgstoši risināta doma. Tur ir tā salsa. Ka tur katrai līnijai ir sava nozīme. Tas nekādā gadījumā nav kāds fona līnija vai laukums, bet katrai līnijai ir savs raksturs. Sestdien izstādes atklāšanas reizē klātesošie pārliecinājās, cik spilgta un neparasta, kaut arī ārēji neuzkrītoša ir bijusi Vita. Vitas Malnieces līdzgaitniece, māksliniece Inese Jakobi sadarbībā ar Madonas pašvaldību ir izveidojusi arī Vitas darbu albumu Pa ceļam. Arī Madonas novada pašvaldība ir gandarīta par to, ka bija iespēja finansiāli atbalstīt šo nozīmīgo pasākumu, kas ir Vitas Malnieces grāmatas un darba katalogu izdošana. Prieks, ka šis darbs tik ātrā laikā tika paveikts, un šī grāmata paliek kā kultūra vēstures mantojums, kas stāstīs par Vitas darbiem, un jebkurā brīdī mēs varēsim ielūkoties un uzzināt gan par Vitas darbiem, gan par Vitas dzīvi arī. Vitas Malnieces darbu izstāde Madonas muzejā būs aplūkojama līdz mākslinieces dzimšanas dienai 30. aprīlim.